brīnišķīgais ģitārists Lielāns Sandls savu pirmo priekšnesumu beidz ar vārdiem. Brīdīts, vienmēr uz mājām, vai ne? Un arī šodien jūs visi esat uz mājām. Mājās karostā. Karost ir viss. Karost esat jūs. Karost esam mēs. Karost ir Liepāja un arī liepānieki ir karostnieki. Karosta nav ne tikai kara osta, te ir miera osta. Visi reizē stāvam skaisti, vai ne? Jā. Karosta ir kino osta, kad tur atnāk paskatīties filmas bērniņiem. Karosta ir arī foto osta, un šogad jau 3. gadu foto osta. Un šajā brīnišķīgajā manēžā ar fantastisku akustiku ir foto osta šī gada vasaras darba rezumējums. Es negribu teikt punktu. Fotogrāfi ar īpaši skatu ir tvēruši ne jau ko citu, bet mūsu mājas, mūsu karos. Un to jūs manēžas sienās varat redzēt. Un pirms dod vārdu nākošam, es aicinu fotos dalībnieks tepat pie manis, smuki ar to zālīt vienā rindā. Nākam no šur. Tiesa dalībnieki. No labi, davai tad ejam. Aplaudējam vēl mazliet šitai strīpai. Nevinim, kas mūs savilk šeit kopā šajā jaukajā vietā. Un došu vārdu karostas glābšanas biedrības priekšniecei Montai Kraftei, lūdzu. Es pavisam īsti izstāstīšu par karostu fotos. Tātad plenērs, kā jau Jūras teica, notika jau 3. gadu jūnijā pie karostā. Un šogad plenērā piedalījās vairāk kā 30 fotogrāfi no visas Latvijas. Arī vairāki, tā skaitā no Liepājas. Šogad karostas fotos galvenais mērķis bija nofotografēt karostniekus darbā, darot savu darbu. Un vienlaikus arī industriālo vidi. Mēs mēģinājām savienot, it kā varbūt pirmā brīdī liekas nesavienojamo, industriālo vidi ar mākslu, ar fotomākslu. Un šis projekts kopā saucās Vai māksla izglābs karostu? Un vai māksla izglābs karostu, vai varbūt industrija izglābs karostu, vai varbūt karostu izglābs Liepājas pilsētas doma, vai varbūt karostu glābšanas biedrība, vai varbūt karostnieki. Es uzdevu sev šos jautājumus braucot, un šobrīd man atbildi ir tāda, ka karostu noteikti izglābs cilvēku. Izglābsim mēs, izglābsiet visi tie, kas šeit ir sanākuši, izglābs tie fotogrāfi, kas brauc uz šejieni, bija gatavi un ieinteresēti fotografēt, izglābs tie uzņēmumi un visi tie darbinieki, kas atvēra savus durvis un ļāva sev fotografēt, kas sadarbojās ar mums kā modeļi, izglābs visi tie, kuri izlasīja projektu pieteikumu, atsaucās un bija gatavi piešķirt kaut kādu naudiņu, lai šis projekts varētu notikt. Izglābs mūsu lieliskie muzikanti, Liepājas ģitāristi Lielāns Sandls. Izglābsim mēs visi kopā. Un es tāpēc gribu pateikt visiem paldies, kas ir iesaistījušies šī pasākuma veidošanā. Un es gribētu palūgt, es redzu, ka šeit ir klāt cilvēki, kurus mēs fotografējam, un arī uzņēmumu pārstāvji, un tāpēc es gribētu tiem cilvēkiem izmantot šo iespēju un nodot neliels velts, respektīvi, kur mēs esam apkopojuši diskā bildes, tās, kas ir šeit, un arī tās, kas šeit nav ieplikušas. Lūdzu. Lūsam. Vairāk nav neviena? Nu, labi, nekautrējieties, arī vēlāk pienāk klāt.
pārējie pie manis, jā? Jā, tad visi būs pie Kristēra, ja vēl kāds Un grib. tā jau neviena svinīgā sapulce nevar notikt, ja